aiziet rakstīšanā. Nu jā. Nu, sveiciens. Kurš šodien man ir? 13. augusts. Atbrauc uz vietu. Es aizmirsu, es nepateikšu jums, kā viņu to pludmali sauc. Man jāskatās ar telefonā. Vienmēr sakot, te patās blakus tur uz augšu drusciņi ir Cabo da Roca. Tas ir Eiropas rietumu galējais punkts. Nu, lūk, un te ir okeāns, Atlantijas, un viņš aiziet prom. Uz turieni, es no turienes atbraucu. Jā. Šitā vieta īstenībā, es ar šito pludmali, vienā no pirmajiem tripiņiem, kā es biju, pat ne tripiņiem, toreiz, kur es biju Sintrā, un es Sintra te par blakus augšā, kaut kāda, nezinu, nav pat 20 kilometri. Es biju atbraucu sejiem, bet tā bija ziema, un te es redzēju šito ālu akmens, nu te klints no abām pusēm ir, un te tāda izveidojusies ir. Un te es domāju, kādreiz jāatbrauc būs, un tas ir kaut kādi gadi atpakaļ. 8, varbūt 7. Nu, lūk, un esmu vēlreiz šeit. Tā jau vinčīgi. Vieta arī laba. Nu, man patikās, ka tas, kad te augšā tur ir toaletes normāli, ir toaletes, kur ir duša, un toaletes ir bezmaksas un vaļā un viss. Vējš šeit baigais. Gribēju iet varbūt džumīt, bet domāju, ka bišķi par augstu. Bišķi pa vēju, pa stipri, kā negribas saldēties. Varētu, ja ieiet ūdens, es domāju, būtu normāls, bet nu, lūk. Jā, un man viss. Man ceļojumi ir bišķiņ tāds baigais aplausiens. Brēmas ir nojukuši šitanim. Ir knapas aizmugurējās bišķiņ, bet līdz ar to man, saku, es galīgi nevaru, man daudz jāstumjās. Un nekur pa lieliem kalniem es vairāk tā braukt nevaru, un nu tā. Bet nu te es sitos gar to Sintru, man vēl ir 4 dienas, bet es neizmantošu. Es varbūt vēl šodienu palikšu un rītā visticamāk tad braukšu jau uz mājām, un tā pārējās dienas tāpatās aiziešu uz pludmali uz Setubalu. Jo man ir, nu nav iespējams, ja to ritendēt normāli braukt, jo augšā kalnā labi, tu brauc, kur nevar, tad pastumies uz leju, kad ir baigā šaize ir, tu nevari skriet. Nu, jau zini, ka beigās nenobremzēs, taču tad būs vispār radīsies akcidents. Bet nekas. Es it kā baigi nenožēloju. Nu, es vismaz atkal ir kārtējies. Kaut kādas atziņas radušās, ko var, ko nevar. It kā, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Lūk, un tā vēl es te domāju par šitiem te. Nevis domāju, bet es spriedumu man ir, ka principā, ja brauc uz Portugāli, ja brauc uz šito daļu, uz pludmalēm, principā peldēties baigi nesanāks. Sauļoties, jā, bet peldēties, jo paskatieties uz tiem viļņiem, un te jau ir, tur jābūt baigi labam peldētājiem, baigi strjomnievi ir īstenībā, jo viņš ir baigi te velk iekšā. Tu ieies, un tas vilnis uzreiz uz atpakaļ velk. Nu, var arī, kā teikt, tā būtu pēdējā pelde mūžā. Nu, bailīgi tā diezgan, un tādas viņas te viss ir. Līdz ar to baigā peldēšana, es saku, nesanāk. Lejā uz dienvidiem, tur, kur faru, tur ir normāli, tur var plunčāties. Vai arī tur, ko es savā Setubalā, man ir līdz, tur arī līdz ir bez problēmām. No šiten ir kā ir. Bet, baudīt jau var. Sērfotājiem, protams, ja patīk sērfot, tad jā, tad ir. Sērfošanai te ir viss tā pludmala, viss 1000 kilometri ir viņu rīcībā. Jā. Un kas vēl tāds?
Ko es vēl gribēju teikt, es nezinu. Vairāk it kā nekas tāds nav. Nenāk galvā. Nobrauksim maz ar riteni īstenībā, bet, es saku, man tagad šitajā tripā. Bet man nebija variantu vairāk. Tā es tik tā, sitos un pūšos. Paiešu, parādīšu bišķiņu. Tā kā izskatās. Iziet cauri, ja. Iziet cauri. Un tā rēku paverās. Tāds. Baigi jau inčīgās. Tādas. Labi, te ir augšā, ka tur ir kafejnīca, bārs, ka duša ir, toaletes un roka. Roka ir uz turieni. Nav pat tālu, ja skatītos mēs kartē, te kaut kāda, es nezinu, varbūt tās kādu kilometru 3 būs. Te pat taisno, ja es gar krastu ietu. Maksimums 3, ne vairāk. Lūk. Labi. Redzēs, varbūt vēl kaut ko ierakstīšu pēc tam. Turās.